Iecava ir viena no tām Latvijas apdzīvotajām vietām, kuras pašvaldība par sabiedriskās kārtības uzraudzīšanu sava novada centrā šogad sākusi domāt vēl vairāk. Par kārtību Iecavā rūpējas vien 4 sabiedriskās kārtības dienesta darbinieki, un krimināla rakstura likuma pārkāpumus izmeklēt viņi nevar. Bet valsts policijas iecirkņu inspektors, kurš agrāk Iecavā strādāja katru dienu, tagad no Bauskas atbrauc tikai reizi nedēļā. Tāpēc Iecavas novada dome nolēmusi pilsētā izvietot 8 jaunas video novērošanas kameras, lai vismaz būtu iespējams fiksēt noziegumus, jo tas ievērojami atvieglos arī vainīgo meklēšanu. Viena no kamerām uzstādīta pie gājēju tiltiņa pār Iecavas upi. Tā tiešām ir ļoti noderīga lieta, un mēs ceram, ka būs kārtība mūsu ciemā. Mūsu ļaudis cenšas uzturēt pilsētu sakoptu, un arī pašvaldība dara daudz. Stadions tiek regulāri kopts, dārzniece rūpēs par to, lai viss būtu sakopts, gribas, lai viss tiešām būtu skaisti. Ir neapzinīgi cilvēki, kuri visu salauž. Tiltiņa otrā pusē bija margas, lai ļaudis gados varētu pieturēties kapjot pa trepēm. Burtiski šajās dienās tās tika salauztas, un mēs visi viens otru pazīstam, un tagad būs iespējams redzēt, kur šādas lietas pastrādā. Vēl 2 novērošanas kameras savu vietu atradušas ciema estrādē. Viena vērsta pret skatuvi, bet otra pret skatītāju solrindām. Vismaz zinās, kas demolē parkus, soliņus, vismaz tos atbildīgos varēs sēdināt pie tiesas, lai maksā par visu, ko viņš šeit ir salauzts un vanda. Un tad bērni staigā, redz visu salauzts, ka viss ir izvandīts. Vismaz to ej cauri parkam, redzēs, ka viss tīrs smuks ir sakārtots, viss parks. Vismaz būs priecīgi ienākt šeit pastīties, cik tas skaisti tur un tā. Es domāju par to, par cik man maz bērns, ja nedod Dievs kādreiz notiks nelēma, varēs atklāt to cilvēku, kas ir vainīgs, vai kaut kādā veidā tas pasargā jaunatni, es domāju, tā no visiem draudiem pastāvošiem, kas ir vispār visā visumā. Video novērošanas kameras turpmāk fiksēs visu notiekošo arī stāvlaukumā pie baznīcas, kā arī daudz dzīvokļu ēku iekšpagalmā pie novada domes. Iecavas pašvaldībai šis projekts ir izmaksājis gandrīz 9 000 eiro.